Izbaudi koncertu jebkurā sev piemērotā laikā Replay LV. Man ir iemācīti Dārgie Latvijas iedzīvotāji, labvakar jūs mājās! Vecgada vakarā atveram durvis uz mūsu nākotni. Kas tad mūs sagaida? Atrodos vienā no daudzajām Latvijas vietām, ar ko varam patiesi lepoties. Rīgas Tehniskajā universitātē, kurā mūsu studenti, zinātnieki un mācību spēki strādā roku rokā ar Latvijas inovatīvajiem uzņēmumiem. Te durvis vēras arī zinātkāres centrs, kas radīts, lai veicinātu Latvijas bērnu interesi par fiziku, ķīmiju un tehnoloģijām. Tas arī mums, vecākiem, atgādina par bērnu izglītības un talantu izkopšanas nozīmi ikdienā. Plaukstošā valstī vislabāk saglabāsim pašu svarīgāko – mūsu latviešu valodu un kultūru. Lai mums būtu veiksmīga nākotne, attīstīsim mūsu cilvēku potenciālu, un tam atslēgas vārds ir izglītība. Tikai zinātne un mācīšanās mums ļaus pilnvērtīgi konkurēt Eiropas Savienības un pasaules līmenī. Valsts nākotne sākas ar bērniem. Diskusijās par pedagogu darba samaksu un skolu izvietojumu mēdz pazust pats galvenais – mūsu bērni. Skola ir līdzeklis, lai bērni iegūtu labu izglītību un prasmes, ko likt lietā savas nākotnes labā. Ieguldījumi bērnos ir vislabākā investīcija. Latvijas iedzīvotāji, šonakt katrā mājā godināsim arī Ukrainas varoņus. Ukraiņu tauta cīnās arī par mums. Latvija ir brīva, ar abām kājām nostiprinājusies rietumu pasaulē. Mums ir spēcīgi sabiedrotie. Nākamgad apritēs 20 gadi, kopš esam Eiropas Savienībā un NATO. Ne visiem to ir izdevies sasniegt. Valsts svētku nedēļā, Ādažu militārajā bāzē, es satikos ar Latvijas valsts aizsardzības dienesta pirmā iesaukuma puišiem. Drosmīgiem, pašapzinīgiem, ar Latviju sirdī un darbos. Tas deva jaunu enerģijas lādiņu un vēl vairāk stiprināja ticību mūsu tautas spēkam. Tāpēc neticiet tam, ko mēģina iestāstīt pesimisti vai apzināti panikas cēlāji. Pati esmu realiste, un tieši tā vadu Latvijas valdību. Ja aizsardzības un drošības jautājumos mēs ejam kopsolī un pat pa priekšu saviem sabiedrotajiem, tad pilnīgi pamatot ir sajūta, ka tādos pašos tempos mums vajag attīstīties arī citās jomās. Saprotami, ka vēlamies sevi salīdzināt ar valstīm, kurās ir attīstītāka ekonomika, lielākas algas un iekļaujošāka sabiedrība. Arī es sev vēlos un Latvijai noteikti augstākus mērķus. Tā ir izaugsme, ko sajūt ik viens, un arī cilvēcīga attieksme pret katru. Mazu problēmu nav. Pagātnē pieļautās kļūdas valsts pārvaldē gadu gaitā vairojušas pārliecība, ka varbūt labāk neko nedarīt, lai atkal nekļūdītos. Perfekts process, tā sakot, bet rezultāta nav. Tam nevaru ļaut turpināties. Lieliem valsts attīstībai svarīgiem ekonomikas un drošības projektiem vēlos noteikt skaidru valdības virsvadību. Tas ir nepieciešams, lai celtu mūsu Latvijas konkurētspēju. Tikko apritēja valdības 100 dienas. Šajā laikā atrisinājām jautājumus, kurus atsevišķi politiķi izmantoja populismam. Pieņēmām partnerības regulējumu, jo katra Latvijas ģimene ir vērtība. Ratificējām arī konvenciju par vardarbības pret sievietēm novēršanu. Vēl nepieciešams neatlaidīgs valsts iestāžu darbs, lai katrs savā mājā justos pasargāts. Esam sākuši mazināt birokrātijas slogu mūsu uzņēmējiem. Latvijas radošo un uzņēmīgo cilvēku idejas nedrīkst pazust administratīvo šķēršļu labirintos vai tikt apraktas papīru kaudzēs. Mana apņemšanās te ir skaidra. Ja valsts ir pārspīlējusi ar prasībām un kontroli, tad šīs važas laidīsim vaļā. Mīļie iedzīvotāji,
Latvijas cilvēki ir spējīgi, talantīgi un sīksti. Nebaidīsimies spērt izlēmīgus soļus uz priekšu. Būsim drosmīgi. Vienlaikus novēlu ikdienas steigā atcerēsimies par galveno – savstarpējo laipnību, cilvēcību, rūpēšanos par saviem mīļajiem. Iepriecināsim darba kolēģus, pasakot viņiem kādu labu vārdu vai paldies. Piezvanīsim bijušajiem skolas biedriem, lai apvaicātos, kā klājas. Sniegsim palīdzīgu roku līdzcilvēkiem vai kaimiņiem. Novērtēsim to prieku, ko sagādā laimes un nedalītas uzmanības dāvāšana citiem. Atcerēsimies arī palepoties ar saviem un mūsu tautiešu veiksmes stāstiem. Vairāk uzticēsimies viens otram un vairāk mīlēsim viens otru. Laimīgu jums jauno 2024. gadu! Labvakar, mīļie Latvijas cilvēki! Ir pienācis mirklis pirms kā jauna. Pirms jauniem mērķiem un jauniem darbiem. Pirms jauniem sapņiem. Ar prātu jau mēs saprotam, ka dzīve var mainīt jebkurā dienā. Tomēr sirds atskatās uz pērnu apņemšanos. Vai ir izdevies? Cits cerējis vairāk rūpēties par sevi, bet sanācis nogurt vairāk nekā jebkad. Cits savukārt cerējis gatavot jaunus ēdienus, bet sanākuši vien tie paši 3 mūžīgie. Kāds savukārt cerēs biežāk tikties ar tuvajiem. Bet mūžīgais, tad kādreiz noteikti saskriesimies. Jau kļūst par joku. Bet patiesībā sakot, tās ir labas ziņas. Tas nozīmē, ka šogad nav jādomā nekas jauns. Vecā gada cerības var pārnest uz jauno gadu. Tikai šoreiz, lai no cerībām dzimst mērķi. Un lai no mērķa dzimst atbildība. Jo neviens cits jau mūsu dzīves nepadarīs ne gaišākas, ne skaistākas. Mūsu laime ir mūsu atbildība. Un būt pašiem savas dzīves noteicējiem ir ļoti liela laime. Dargie Latvijas cilvēki, mums katram ir uzticēta šīs dienas Latvija. Tā ir kaut kas lielāks un skaistāks par dāvanu zem svētku eglītes. Gadumī paies, svētku čals pierims. Un mums katram ar savu attieksmi, ar savu atbildību ir jādara viss, lai mūsu Latvija taptu drošāka un skaistāka. Esmu apņēmības pilns kopā ar jums visiem nākamgad celt mūsu labāko valsti pasaulē, mūsu Latviju. Un mums tas izdosies. Es vēlu, lai ikdienišķas neiedzības mūs katru mudinātu domāt, kā tieši es varu kaut ko uzlabot. Vēlu, lai ar kaimiņu, kurš neciešam trokšņo, jūs atrastu, par ko cīnīties kopā. Kopā sanestu malku tai jaukajai kundzei, kura pati nekad nelūgs palīdzību. Un kopā apēst pīrādziņus, kuri šogad sacepušies pārāk daudz par daudz. Vēlu, lai uz citiem mēs neskatītos caur pieri, bet gan gaišām acīm un atvērtu sirdi. Mīļie draugi, dažs šovakar uzvilc košākās rotas un dejos, plosīsies, smiesies ar visiem, kurus satiks. Cits jaungadu sagaida darbā, lai mēs visi būtu pasargāti, izklaidēti, pēduši un aprūpēti. Liela daļa bauda svētku vakariņas ģimenes lokā. Un esmu gatavs sadarēt, ka puse šīs runas nedzird, jo bērnu smiekli un klaigas ir skaļāks un svarīgāks. Un tā ir labi. Tā ir pat ļoti labi. Daudz jauno gadu sagaida vienatnē mājās. Dažs tāpēc, ka tieši tā grib, bet dažs tāpēc, ka tā ir sanācis. Domāsim viens par otru, pieskatīsim viens otru un rūpēsimies par tiem, kas nav mēs, bet ir mūsējie. Darīsim to ikdienu. Nemeklēsim atšķirīgo, tā mums ir gan. Bet kā pašsaprotam, uztversim labu vārdu, smaidu un uzmundrinājumu.
un nebaidīsimies sapņot, darīt, kļūdīties un atkal darīt. Katrs savā Latvijā. Lai ikvienam veselības, saticības un skaista mirkļi piepildīts 2024. gads. Check